nodarbojamies ar smilcēšu jogu audzēšanu un pārstrādi. Varu teikt, ka dzīve laukos ir ļoti skaista. Tad ārkārtīgi būtiski, lai tiktu uz priekšu, būtu saņemt kādu atbalstu vai meklēt kādas atbalsta programmas. Viens no variantiem, ko es esmu atradis un izmantojis jau vairāk kārt, ir līderu projekti. Tieši iekārtu iegādēji līderis ir visizdevīgākais, jo piedāvā reālu atbalstu, saprotamu programmu. Es esmu veiksmīgi realizējis vairākus līderu projektus. Tad 24. gadā mēs iegādājāmies iekārtas, tieši šo iekārtu, skautēšanas iekārtas. Viņas arī veiksmīgi tiek nodarbinātas un strādājam. Mēs skautējam smilcēšu spiedpaliekas un sagatavojam produkciju pārstrādātājiem, no kā iegūst eļļas un dažādi citas produktus. Šobrīd esam kautējam materiālu tējai, tā ka tas arī ir šodien gatavs un jāņem ārā un jāfasē. Ēka celta kā lauka turisma attīstībai. Pie mums brauc daudz turistu grupas, gan no lauku konsultāciju centriem, gan arī citas turistu kompānijas ved savus turistus. Mums ir dārza apskats, un šajā ēkā tad notiek tieši degustācijas, un arī, teiksim, sliktos laikapstākļos, tad mēs varam skatīties uz projektora sagatavot jau programmu. Mēs bez līdera šo virzienu nespētu attīstīt, jo arī šogad mēs vēl ēkas celtniecību turpinājām ar siltināšanu. Šobrīd arī šodien būs pieejams visu caur gadu tas turisma pakalpojums. Līderu finansējums ir palīdzējis attīstīties, protams. Lauku teritorijās ir ļoti būtisks papildus finansējums, jo, kā jau es teicu, tas ir papildus stimuls, jo lielāks projekts, jo grūtāk viņam saņemties.